Labvakar, dāmas un kungi! Šovakar mēs esam Meža parkā, kur norisināsies unikāls duelis starp Latvijas rekordis 100 metros Sindiju Bukšu un mopēda auto, pie kuras stūres ir Jānis Reišuls, motokrosists. Sindija, divos vārdos iepazīstini publiku ar sevi. Mani sauc Sindija Bukša, esmu Latvijas rekordists 100 metros. Uzstādīju to tālajā 2018. gadā Daugavas stadionā un esmu Latvijas ātrākā sieviete, vēl joprojām 100 metros. Ļoti labi. Jāni, divos vārdos iepazīstini ar sevi. Čau, mani sauc Jānis Reišuls, esmu profesionāls motokross braucējs un braucu ar Yamahas moci profesionāli un ar motokross jau nodarbojos no 4 gadu vecuma. Tas lielākais sasniegums līdz šim? Divkārtējais Eiropas čempions 105 kubikcentimetru klasē, gan arī šogad 250 kubikcentimetru klasē. Pirms starta sajūtas pret šādu te pretinieku, kā tu jūties? Jūtos patīkami satraukt, jo nekad nav stājies pretī man tāds pretinieks kā Amī. Un es esmu tāda patīkami ieintriģēta, kas tad notiks, kurš tad vinnēs. Tā būs šeit vai tas būs Amī. Okay. Kā tu jūties pirms šāda te starta ar mopēda auto pret dāmu Sindiju Bukšu? Jā, nu sajūtas ir vienreizējas. Īstenībā pirmā reize, kad es šādu mašīnu braucu, tāpēc būs vienreizēja pieredze un būs ļoti stiprs pretinieks, tā kā ir sagaidāma sīva cīņa. Cilvēku kājas pret mopēda auto riteņiem. Kurš tad uzvarēs? To tūlīt noskaidrosim. Uzmanību, gatavību, start! Nu ko, pirmā disciplīnas ir noslēgusies un uzvarēja Sindija Žiglās kājiņas. Tagad otra disciplīna, divreiz pa 50 metriem. Braucam un skrienam turp un atpakaļ. Uzmanību, gatavību, starts! Šis bija labi. Nu, Sindija, pastāstīja, kā tev bija šī pieredze? Ļoti interesanti, tiešām nenoliekšu, kā pat arī startā teica, ka būs interesants skrējiens un patiešām visnotaļ bija. Taču jāsaka godīgi, nu, Amī šoreiz neparādīja savas labākās spējas vai arī kaut kas cits, bet vai arī man vienkārši paveicās, vai arī liels talants, nezinu, bet patika skriešana kopā ar Amī, noteikti izbaudīja. Tāds konkurents, kā jūs teicat, nav bijis, ļoti interesanti, man patika. Ok, tagad tev sastādīja konkurence Citroen Amī. Ko tu vēl gribētu izaicināt? Skūteri, mašīnu vai? Interesanti, jo, zin kā, elektroniskie skūteri, viņi ir diezgan ātri. Īstenībā tas būtu labs konkurents kā nākošais. Nu, Jāni, pastāstīja, kāds bija sajūtas vadot šo te mopēda auto? Nu, sajūtas bija jau, kā domāju, sākumā bija ļoti labas. Jā, beigās jau biju apradis ar mašīnu, taču mazliet piekliboja tas pats uzrāviens no starta. Un, jā, pati pieredze bija ļoti laba un kurš zina, varbūt pēc savas motokross karjeras iešu rallijā. Dinamikas ziņā, nu, skaidrs, ka tavs mocis ir daudz jaudīgāks, bet, nu, jāsalīdzina savu aparātu. Jā, kā reiz ļoti grūti ir salīdzināt. Mocim tas uzrāviens ir daudz lielāks kā šādai mašīnai un, jā, vēl, kā arī man tas mocis ir ļoti saķūnēts un ļoti stiprs motors, bet, nu, ja jāsalīdzina, tad tomēr tiešām pagaidām braukšu moci. Nu ko, dāmas un kungi, šis te satriecošais duelis ir noslēdzies. Un šajā duelī starp Sindiju Žiglajām kājiņām un Jāņa Reišula vadīto, nu, žiglo klanču mopēda auto. Uzvarētājs ir Sindijā! Tātad sacensības noslēgušās, pasniedzu bezalkoholisko šampanieti abiem dalībniekiem. Nu ko, atzīmējam uzvaru. Au revoir!